Jaunie prāti no 3 Rīgas Tehniskās universitātes fakultātēm jau labu laiku ir iejutušies mīnu meklētāju un neutralizētāju ādā. Viņi ir radījuši mīnu meklētāju simulātoru Jūras spēku mācību centram Liepājā. Simulators jau tuvākajā laikā ļaus virsniekiem un instruktoriem mācīties, neizbraucot jūrā. Simulators sastāv no 4 datoriem. Viens tas ir servers, kur nosacīti darbojās viss matemātiskais modelis. Tad ir datori, kas ir atbilstoši katram no tiem saucamiem sonāriem, ultraskaņas radariem. Un tad ir viens atsevišķi, kas darbina elektronisko planšeti, karti un mērījumu ekrānus. Programmatūra viss ir izstrādāta Tehniskajā universitātē, sadarbojoties 3 fakultātēm – transporta mašīnu zinību fakultāte, telekomunikāciju fakultāte un datorzinātņu informācijas tehnoloģiju fakultāte. Tas ir neizmērams naudas ietaupījums. Tas ir, ka mēs varam apmācīt cilvēkus, kad mēs gribam, neskatoties uz laika apstākļiem. Tas mums dod ļoti lielu fleksibilitāti pašu apmācībām. Aizsardzības ministrija, pasūtot Latvijā izstrādātu mīnu meklēšanas simulātoru, ietaupījusi simtiem tūkstošu latu, kas būtu jāiztērē gatavas sistēmas iepirkšanai no ārzemēm. Turklāt iegūtas vērtīgas zināšanas, kas nepieciešamības gadījumā ļaus izstrādāt jaunas sistēmas un saslēgt tās vienotā tīklā. Reālā laikā viss darbojas uz notikumiem, servisu orientētā manierē. Tāpat tās ir tā vizualizācija, ko jūs redzat man aiz muguras. Tas viss darbojās datoru videokartē patiesībā, nevis uz centrālā procesora. To mums kolēģis no telekomunikācijas fakultātes visu izstrādāja. Tas arī ir jauns paņēmiens vismaz Latvijā, kā to izstrādāt. Personīgi man, protams, bija interesantākā sadaļa, ar ko es arī nodarbojos, bija matemātika. Tas man pašam patikās dikt, noprogrammēt, saprast, jo es neesmu no mehānikas puses, līdz ar to, viss tā teorētiskās mehānikas daļa, tā man bija ārkārtīgi interesanti. Ir kontakts. Ir? Uz cik tev ir kontakts? Uz cik? Man arī ir. Man ir. Tad, kad ar šīm jaunākām tehnoloģijām tiek mīna atrasta, tad šis robots vai ūdenslīdēji dodas lejā zem ūdens un tiek veikta izpēte. Vai tas ir patiešām vai tā ir mīna, vai tas vienkārši ir leduskapis, velosipēds vai vanna. Un tad ir tāda iespēja arī, kad novietojot šeit lādiņu, ka šis pats robots dodas lejā zem ūdens un novieto šo lādiņu blakām mīnai, ja tā ir mīna, un ja nolemts, ka tā tiks iznīcināta. Kapteiņa leitnants Ivo Valters līdz dienestam bruņotajos spēkos bijis pārliecināts civilais. Tad strādājis uz mīnu tralera, bet šobrīd ir pasniedzējis Jūras spēku mācību centrā, kur līdz šim bijusi darīšana ar vecajiem mīnu meklēšanas simulatoriem. Ivo Valters ir pirmais, kam jāapgūst darbs ar jauno simulātoru, lai šīs zināšanas nodotu pārējiem. Sākam paši lēnām apgūt, neesam līdz galam vēl apguvuši un mēģināsim tās zināšanas tālāk nodot. Tas pirmais iespējas, ka es ieraudzīju simulātoru. Man arī bija tāds pārsteigums, ka kaut ko tādu īstenībā var dabūt gatavu. Mums ļoti cieša sadarbība ar Igaunijas un Lietuvas jūras spēkiem, kas šeit regulāri bija uz mūsu vecās simulātoras apmācībām. Un viņi jau šo pavasari jau ar tādu baltu skaudību noskatījās uz to, kas šeit top. Tas ir vienīgais šāda veida simulators, kas ir izstrādāts Baltijas valstīs pilnībā. Līdz ar to zināmā mērā es varu apgalvot, ka tā praktiskā pieredze un arī teorētiskās zināšanas, kas ir iegūtas šī simulātora izstrādē, ir savā ziņā unikālas Baltijas valstīs. Darbs mācību centrā pie datora vai vairākas nedēļas uz mīnu meklētāju kuģa, tā Jūras spēku virsniekam ir ikdienas rutīna. Bet tajā momentā, kad tiek atrasta mīna vai zemūdens objekts, tad nosauksim to jau par romantiku. Mēs darām savu darbu ikdienā un arī romantiku neaizmirstam. Baltijas jūra ir vēsturiski viena no visvairāk piesārņotajām jūrām ar mīnām. Mums ir mīnas no Pirmā pasaules kara, no Otrā pasaules kara, padomju okupācijas mantojums. Tas ir simtiem tūkstoši, kuras regulāri joprojām vairāk vai mazāk apdraud mūsu kuģus, mūsu iedzīvotājus. Viņas joprojām ir aktīvas. Mums ir jābūt spējīgiem pasargāt sevi, savu valsti no šī drauda.